23. aprīlis, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem saka: bērni, vai jums ir kas, ko ēst? Jāņa 21, 4, 5. Dīvains stāsts. Mācekļu zvejas laivas tuvojas krastam. Te no laivu piestātnes viņus uzrunā kāds svešinieks. Bērni, vai jums ir kas, ko ēst? Bērni, viņš saka. Grieķu pamattekstā šis vārds tulkojams tieši ar zīdainis vai vismaz bērniņš. Bērniņi, vai tas nav smieklīgi? Bet savādi mācekļi nesmējas. Liekas, ka viņi jau nojauš, ka vīrs krastā ir viņu kungs un mācītājs Jēzus. Un ja viņš mūs uzrunā bērniņi, tad tas norāda, ka esam uz pareizā ceļa. Bērni ir bezpalīdzīgi. Tādi esam arī mēs. Kā lai tiekam galā ar pasaules problēmām, kura šodien iztrūkusies stāv pati savu darbu atombumbu priekšā? Kā lai tiekam galā ar mūsu dziņām, vēlmēm un ilgām, ar mūsu dzīvi un miršanu, un ar mūsu dzīves vainu? Mēs esam bezpalīdzīgi, un tikai tas, kas to atzīst, arī aptver, kādēļ Dievs kā glābēju mums ir sūtījis savu dēlu. Jēzus saka, ka Dievs to ir apslēpis gudrajiem un prātīgajiem un atklājis bērniem. Ja jūs netopat kā bērni, viņš atgādina. Kaut viņš arī mūs gribētu uzrunāt bērniņi, jo viņa priekšā esam atzinuši savu nespēcību un steidzamies pie viņa. Kungs atver mūsu acis ieraudzīt mūsu dzīves īstenību. Āmen.